Labdien, esmu Dainis un turpinu stāstīt par printeru parametru iestatīšanu, izmantojot programmu Multimaker Kura. Iepriekšējā video es jums pastāstīju par šādu temperatūras tornīti, kur mēs katrai rindai iestatījām temperatūras nosacījumus, un viņš uz tādu izprintēja, un es atradu priekš savu pētika filamentu optimālo temperatūru, tam man bija 230 grādi. Tas būtu viens parametrs, ko vajadzētu katrai spolei pārbaudīt, jo, teiksim, pat ja jums viena nosaukuma spola, bet no dažādiem piegādātājiem, spoļu ķīmiskais sastāvs var atšķirties nedaudz, un līdz ar to tas var atsaukties uz printēšanas kvalitāti. Tātad nopērkat jaunu spolu, izprintējat jaunu temperatūras tornīti. Tālāk, bez temperatūras, kas ir ļoti svarīgs parametrs, ir printēšanas ātrums. Kā to izvēlēties? Protams, pie vismazākā ātruma, tad, teiksim, 20 mm sekundē viņš printēs labu kvalitāti, bet neviens negrib tik ilgi gaidīt, kamēr viņš izprintē detaļu, paies daudz stundas, tāpēc visi meklē, pie kāda ātruma viņš cik normāli printē. Un par to ir parūpējusies firma ar Multimaker Kura, kas mums piedāvā dažādus paplašinājumus, pluginus tā saucamo. Mēs ejam iekšā veikalā, un opcijā plugini mēs izvēlamies autotorņu veidotājs, autotovers generation kaut kāds. Tā man te uzrakstīts noņemt, bet par cik tas man jau ir ielādēts, tāpēc tāds uzraksts. Jūs atrodat šo tornīti, te var ierakstīt arī šajā laukumiņā, atrodat veikalā tornīti, viņš ielādēs, paprasīs restartēt kuru, un kad tas atvērsiet jaunu kuru, te jums parādīsies opcijā paplašinājumi, autotorņi. Un šeit ir visāda veida tornīši. Te ir retrakta tornīši, te ir printēšanas ātruma tornīši ar dažādiem ātrumiem. Printēšanas ātrums no 20 līdz 100, no 50 līdz 150. Retrakta iestatīšana, retraktā distance iestatīšana pirmkārt no 1 līdz 6 un tā tālāk. Un tāpat retrakta ātruma iestatīšana no 10 līdz 50 un augstāk. Šitā opcija jūs pēc tam paši varat pamēģināt atsevišķi izprintēt no šitādiem ātrumiem un šitādiem attālumiem. Bet šoreiz mēs runājam par printēšanas ātrumu, tāpēc mēs ielādējam iekšā šito opciju. Sāksim no apakš, no 20 līdz 100 mm sekundē. Atveram. Parādās tāda detaļa. Te uz viņas pa cāniem ir uzrakstīts ātrumu 20, 40, 60, 80 un 100. Tā, lai mēs sāktu printēt šito leņķīti, pirmais mums ir jāizstāda parastie parametri, tātad ceļiņa biezums, ātrums, tā, kas mums ir aizpildījums, tas ir cits. Tātad galda temperatūra. Tātad iepriekšā video es parādīju, ka es atradu optimālo galda temperatūru, savu 230 grādi, to jūs arī savu varbūt zināt, varat ielikt uzreiz. To mēs atstājam. Un printēšanas ātrums. Par cik mums šitas tornītis leņķītis sāk printēties no ātruma 20 mm sekundē, tad mēs šeit ierakstam 20 mm. Tā. Tas parametrs ir svarīgi, jo viņš sāks no šejienes un ies uz augšu līdz 100 mm. Tātad mēs varam sagriezt slāņos viņu. Un 4 stundas 38 minūtes, viņš printēsies diezgan ilgi, jo paši saprot, 20 mm sekundē tas ir ļoti maziņš ātrums, bet mums gribās paskatīties, kāda kvalitāte un pie kāda ātruma, tad mēs printējam šo detaļu. Tā ka, lai mēs noņem šo pluginu mums pietiek nospiest burtiņu A. Viņš pazūd. Tagad, ja mēs izprintējam līdz 100 mm, mēs varam pastīties arī tālāk. Tātad atkal ejam paplašinājumi, autotorņi un printēšanas ātrums no 50 līdz 150 mm sekundē. Tātad mums parādās jau jauns tornīts, kur zemākais ātrums ir 50, latīņi labāk redzēt 50 mm sekundē un augstākais 150. Un atkal šeit visas temperatūras visi paliek standartā, bet tikai printēšanas ātrums mums šeit jau jāieliek. Tā mazākais, kas mums te bija, 50, ja? Jā,
50 mm. Tātad šeit ir jāieliek 50 mm sekundē. 50 mm. No. Un griežam slāņos. Kad tas ir izdarīts, šis printēsies ātrāk, jo te ātruma arī lielāk. Tie torņi nav augsti. Šitas 6 cm, ne 5 cm augstums, tikai pa centimetram viņam iet. Tā kā 2 stundas, laiciņš jāpatērē, bet toties jūs dabūsiet 2 plāksnītes, kur jūs redzēsiet, kāda kvalitāte pie kāda ātruma jums printējot iznāk. Un to es jums parādīšu mazdrusciņu vēlāk uz priekšu šajā pašā video. Un ko es te varētu ieteikt? Teiksim, ir tāds, tā kā jūs uztaisat kurā kaut kādu failiņu, jūs varat izveidot atsevišķu mapi, kurā to failu, viņš ir G-koda fails, kurā jūs to mapīti varat ierakstīt. To trekas uztaisīt temperatūras tornis pēdgam. Un te arī pie viena uztaisīt temperatūras torni PLA. Mazums es pasūtīšu PLA plasmasu. Kam tas vajadzīgs? Tāpēc jums vairs nevajag līst iekšā kurā vai kur. Jūs dabūnat jaunu plasmasu, jūs atverat savu lapiņu, kurā jūs turat savus printējumus, ko jūs gribat saglabāt, ja jums vajag kaut ko kādreiz atkal atkārtot to pašu detaļu, lai nav jāmeklē. Jūs šeit vienkārši izvēlaties šo failiņu, teiksim, temperatūras tornis. Atverat kopēt, un atverat, ja šeit būtu iespraust disks, te jūs varat ielādēt uzreiz G-failu tajā diskā iekšā, likt printerī un printēt. Un jums nav jātaisa no jauna tas temperatūras tornītes. Tādā ziņā jūs to varat izdarīt, un tā, kad saņemsiet jaunu spoli, jūs uzreiz varat līst iekšā, kas saka, savā failā, mapē, un uztaisīt testiņu. Uztaisīt pāris testiņus uz temperatūru un ātrumu, un jūs jau pirmo detaļu varat printēt ar drošu pārliecību, ka viss sanāks tā, kā vajag. Un turpmāk es parādīšu, kas man sanāks no ātruma testiem. Šeit es sāku savu printēšanas testu, nevis sāku, bet te jau viņš iet uz beigām. Un kā to testu ātrumu var apstīties šajā tabuliņā, kas uz printer displeja. Te man rāda, ka viņš 80% ir izprintējis, bet intereses pēc pastīsimies, kas mums uzrādīs pozīcijā opcijas. Tā atverās lodziņš, kurā mēs varam izvēlēties parametru ātrums. Un lodziņā mēs redzam, ka mums ātrums ir 500. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka printēšanas opcijā, kad likām iekšā testu šķērlotājā, kurā, tad tur starta ātrumu es uzrādīju 50. Tātad. Un viņš man rādīja, kad es palaidu printeri, šajā pozīcijā man rādīja 100%. Un tagad viņam ātrums jau ir, te nevar redzēt, bet tur jau printera ātrumu 100 mm sekundē. Un šeit redzams ātrums 500. Tas ir 25 reizes lielāks, kā bija sākuma ātrums. 5 reizes lielāks nekā bija. Tātad sākuma ātrums mums bija 20 mm sekundē, reiz 500 mm. Tātad viņš printēs, to redzēt, ka ir izmainījies ātrums. Viņš printēs ar 100 mm ātrumu sekundē. Un šeit pēc tā viņas saucamās skalas parāda, ka tas ir 500% un 5 reizes ātrāks nekā sākuma ātrums. Pēc tā mēs varam noteikt, ka mums printeris dara savu darbu un katru slānīti, te viņam 4 slānīši griež ar savu ātrumu, kā tas ir programmā paredzēts. Un tagad atgriežam atpakaļ, vēlreiz atpakaļ. Un te viņš rāda starp ekrānu, ka vēl palicis. Maz drusciņi izprintēt to pēdējo ātrumu. Un rezultātu tad jau varēs apskatīties, kā ir. Un tāpat no šīs skalas printēšanas laikā caur opciju, pozīciju opcijas, tā šeit nospiedīsim, var ieiet, un te mēs varam regulēt gan ātrumu, gan temperatūru un visu pārējo. Tā, ejam atpakaļ. Darba ekrāns.
Un tālāk stāstīšu nākošajā sižetā. Nu, skatāmies, kas te man sanācis no tā printēšanas. Tā tad izprintēju divus tādus leņķīšus, ātrumu testus. Pirmais bija no 20 līdz 100 mm, kā te var redzēt, milimetru sekundē. Kā var redzēt, 20, 40, 60 ļoti smuki izskatās. Pie 80 jau parādās tāds vilnīts šajā maliņā, var redzēt atbalsts tā saucamās. Bet tā izskatās smuki, gludi, ņemot vairāk, ka man ir parastais mehānisms. Tā kaste no iekšpuses. No iekšpuses kaut kāds palveņu vēl metās, nu tas ir pēc plasmasē normāli. Tā, tas man printējās kādas 3 stundas, jo tur varēja redzēt no paša sāka, viņš knapi kustējās pie 20 mm, un te varbūt pat labāk var redzēt, ka redzams 20, 40, 60, ļoti gludi. 80 jau kaut kāds atbalsteņi veidojās un pie 100 jau lielāk. Nu, tas izprintēju uzreiz otro. Un te mēs arī redzam, tātad te bija no 50 līdz 150 mm sekundē, 50, 70, 90 pat tīri labi, 110, no tā jau sāk paveidoties kaut kas. 130, 150, tās atbalsts lielāks, bet visi stūrīši smuki, viss ir formā, visi taisni, smuki, tā ka var arī ar 150 printēt, ja vajag kaut ko vienkāršu, prastu, teiksim, kaut kādu kastīti. Redzams, ka te sevišķi defekta nav, vienīgi tā saucamais atbalsts, bet tā ir mehānikas problēma. Varbūt ir jāpaskatās zetas, cik man viņa vienmērīgi līdzina strādā. Bet, nu, žēloties nevar. Tā kā var reiķināt, ka man optimālais ātrums ir no, cik te man ir, 70, 90 es pat varu printēt. Bet es saku, ja es gribu kaut ko prastu, kādu kastīti, es arī uz 150 varu izprintēt. Man viņa būs taisna smuka. Nu, tas arī par ātruma testu būtu tā kā viss.